Kamēr Latvijas olimpieši cīnījās tālajā Rio, tamēr Latvijas labākie jaunie satiksmes dalībnieki, jaunie velosipēdu braucēji gatavojas savam Eiropas čempionātam un darīja to klapkalnciem Ronīšos priekš sevis visumā ierastā vietā. Valdiņ, kas piedalījās šajā treniņu nometnē vai izlases veidošanas procesā un kā tas viss noslēdzās? Šobrīd mums Latvijā ir 2 skolas, kurām vasaras brīvlaiks bija uz riteņiem. Un tā ir Baložu vidusskola, kuras komanda 1. vietu izcīnīja Latvijas sacensībās. Un tā ir Ērģemes pamatskolas komanda, kura bija 2. vietas ieguvēja. Un tā šo komandu bērni savu vasaru ir veltījuši braukšanai ar velosipēdu. Gan šķēršļos, gan grāmatā lasot satiksmes noteikumus. Un tagad mēs noskaidrojām, kuri no šo komandu dalībniekiem pārstāvēs Latviju. Un tā būs komanda, kuru veido 3 audzēkņi no Baložu vidusskolas un 1 audzēknis no Ērģemes pamatskolas. Manuprāt, šī gada izlases modeļu veidošanas principi ir nedaudz atšķirīgi. Jā, mēs ejam katru gadu jaunu ceļu, jo katru gadu bērnu attieksme pret to, kā mācīties, kā sevi pilnveidot, ir ļoti atšķirīga. Un tā mēs meklējam vislabāko veidu, kā noskaidrot, kuri ir paši spēcīgākie un visgribošākie jaunie satiksmes dalībnieki, lai pārstāvētu Latviju. Jo Latvijas godu nes, tā ir liela nasta, ko ne katram būs pa spēkam. Un tagad šoreiz sacensībās, kuras viņi risināja savā starpā 2 draudzīgas komandas, mēs noskaidrojām, kuru spējas, gan emocionālās, gan fiziskās, ir visatbilstošākās, lai Latvijas vārdu nestu tālāk. Jo Latvija Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās jau daudzus gadus ir piedestāla dalībniece un gribētos pacelties atkal, tā kā tas mums ir izdevies jau Somijā sacensībās, atkal iekarot 1. vietas. Kurā datumā un uz kurien? Šogad sacensības notiks Čehijā, pilsētā Ustinadlabem. Un mūs visus Eiropas jaunos satiksmes dalībniekus labākos pulcēs Čehija septembra beigās. Turiet par mums īkšķis. Un vai tev, kas būtu sakāms arī pārējiem jaunajiem satiksmes dalībniekiem, tie, kas vai ar velosipēdiem vai kājiņām dosies, vai mammai pie rokas dosies 1. septembrī uz skolu? Gribētos novēlēt, lai jūsos ir tik daudz zināšanu, kā to parādīja Latvijas jaunie satiksmes dalībnieki uz velosipēdiem. Un ja jums pietrūkst tik daudz enerģijas, kāda bija viņos, tad ķeraties pie satiksmes noteikumu grāmatiņas. Kopā ar vecākiem mērojiet ceļu pirms to sāksiet veikt patstāvīgi un pieņemiet lēmumu kopā ar vecākiem, kad esat gatavi būt patstāvīgi satiksmes dalībnieki, vai to vēlties iet kājām, vai vēlties būt pasažieri, vai arī jūs esat izvēlējušies braukt ar velosipēdu. Cienītie autovadītāji, šajās dienās jaunie satiksmes dalībnieki un vispār bērni atgriežas pilsētās. Viņiem vēl galvā vējš un pludmales, ūdens šrakats. Tā kā esam uzmanīgi gan pie mājām, gan pie skolām. Veiksmi visiem uz ceļa! Es zinu kādu vietu. Es tev parādīšu. Kā otrā pusē. Šitā nav mana mašīna. Kā tev tur sauc un ēd sirpu? Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt regulā. Nav vērts raizēties. Otsta atlīdzina zaudējumus par satiksmes negadījumā cietušu ārstēšanu un darba nespēju. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi. Firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klāt nācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos Eneša tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Augusta mēnesis, lielais speedway mēnesis Latvijā. 6. datumā Eiropas sacensības Daugavpilī, 13. Rīgā, CSDD, speedway stadionā, Eiropas pāru čempionāts. Mūsu vadošajam sportistam Ļebeģeva kungam grib pajautāt, ko nozīmē
pāri čempionāts. Un ar ko viņš atšķirās, teiksim, no individuālais saprast, bet ko no komandas īstenībā? Tas ir tāds formāts, ka tas pats kā komandas kaut kāds čempionāts, bet ir divi braucēji, pārstāv komandu valsti un brauc visu laiku kopā, mainoties celiņiem un pēc tam punktu skaits summējoties abiem, iet uz rezultātu. Faktiski atšķirība ir tāda, ka komanda, kas startē, tas startā atsevišķi, bet skaita visiem kopā, šeit arī startē. Jā, šeit startē katru braucienu, tu brauc ar savu komandas biedru un komandas punktu summa summējas un arī gala rezultāts summējas no diviem braucējiem, nevis no viena. Kā tas ir pēc reitingiem, teiksim, individuālās komandu vai pāris sacensības, kas skaitās tās svarīgākās, nopietnākās? Katras sacensības ir nopietnas un pats nosaukums saka par sevi Eiropas čempionāts. Tas ir diezgan liela ranga sacensības un ir gods pārstāvēt šajās sacensības valsti Latvijas valsts karogu. Katrs Eiropas čempionāts tas ir ļoti nozīmīgs katrai valstī un katrai komandai, un kā arī sportistam dabūt medaļu šajā sacensībā. Es nedaudz painteresējos iepriekš, un praktiski šīs sacensībās gaidīju arī tādus, kas brauc pasaules čempionātā, kas faktiski Eiropas čempionāts jau no pasaules čempionāts vairs būtiski neko neatšķirās. Šeit var piebilst, ka tas Eiropas čempionāts, paru čempionāts visu laiku viņš tikai attīstās, jo viņš startē tikai, es domāju, ka 10 čempionāti bija pagājuši līdz šim, un viņš tikai attīstās, un ar katru gadu viņš kļūst spēcīgāks, un braucēji vairāk slaveni atbrauc šajās sacensībās, bet tā solis pa soli mēs to līmeni paceļam šajās sacensībās, un Grandi šeit biežāk jau atbrauc, bet 3 gadi atpakaļ visu laiku brauc ar otro sastāvu komandas. Kas no tādiem pasaules zināmiem uzvārdiem te šodien bija redzami? Mēs šeit redzējām Jepsenu Jensenu no Danijas, kurš vēl pagājuši gadu startē Grand Prix sērijas visos posmos un bija nevienreiz uzvarējis Grand Prix posmos un arī uz pēdestāla bija kāpis. Redzējām Grigoriju Lagutu, kurš jau daudzas Eiropas medaļas ir savācis un ļoti laba līmenī brauc Polijas ekstralīga, spēcīgākā līga pasaulē. Un redzējām Andreju Kudrišovu, redzējām arī poļu sportistus, tādu kā Kaspru Gamulski, kurš bija divkārtējs vicečempions junioriem. Katrai komandai bija tāds savs līderis, kuram bija karjeras tādi brīži, un tad vēl attīstās visi diezgan jauni braucēji, un tāpēc bija diezgan laba konkurence. Saki, kā bija sagatavots biķernieku komplektās sportubāzes treks? Treniņi tas izskaties visbaigi labi, un es biju ļoti apmierināts par treka sagatavošanu un segumu, un bija ciets, bet nebija ne bedrītes, vienkārši varēja braukt un saņemt baudu no šī treka, bet visu kājām gaisā apgrieza laika apstākļi, un tas kļuva bedrains, slīdens un arī nedrošs. Kādā gadījumā nepaveltu sacensības, neilgi pirms beigām tika pārtraukts. Saki, ar ko tu kopā brauc? Kastu Podžuku brauc. No puiku gadiem kopā? Jā. Braucam, viņš jau brauc krietni vairāk nekā es oficiālās sacensības, bet no 16 gadu vecuma šajā čempionātā, Eiropas paru čempionātā, visu laiku startējam kopā katru gadu, un tas ir mūsu kopējā otra medaļa. Un kas tā ir pa medaļu? Tagad ir bronza, bet pirms pērn mēs saņēmām sudraba, un cerams, ka nākamgad jau būs zelts, lai savāktu komplektu jau. Šogad nestartējāt vēl Polijas ekstralīgā. Tas ir labi, kad vēl vienu gadu dabūjāt klāt pamācīties, ja tomēr gribējās jau šogad? Tas ir grūts jautājums. Tas nedabūjām vietu tajā Polijas ekstralīgā, un tas diezgan arī rūgti, jo
visu sezonu braucam, uzvarējam visas komandas un finālu izvelkam izbraucienā, izbraukumā mačā. Ko lai sakam? Nezinu, ko domāt par Polijas federāciju, jo ielaidam uz tā Polijas līga un braucam tā pirmajā līga un nezinām, par ko cīnīties, jo ja uzvara nāk, ja mēs uzvarēsim, ko tālāk gaidīt? Laidīs mums tā ekstra līga vai nē? Un tāpēc Šogad kā iet? šogad iet arī labi, ka pagājuši gadu arī, un ceram, ka Lokomotīva būs finālā. Tur arī cīnīsimies un pierādīsim, ka esam spēcīgāka komanda pirmajā Polijas līga. Gaidīsim tev un tavus kolēģis Grand Prix sacensībā. Protams, centīsimies un šajā gada jau ne. Startēju visos posmos Eiropas čempionātā un centīšos tur parādīt. Un tāds ceru, ka iekļūšu piecinieka un dabūšu vietā jau nākamajam gadam visiem posmiem. Grand Prix. Ne uz Grand Prix, bet Eiropas čempionāta palikšu. Bet uz Grand Prix, protams, tas ir katra braucēja sapnis cīnīties par pasaules čempiona titulu. Un šajā gada bija zaudējums, neiekļuvu Grand Prix Challenge posmā, no kurā arī iznāk Grand Prix seriāla braucēju nākamajam gadam un centīšos to izlabot nākamgad. Strādāšu ļoti cītīgi pie saviem motocikliem, pats pie sevis fiziski. Un centīšos nest Latvijas valsts karogu godam elite, speedway elite. Publiskajā vidē ir paklīdusi ziņa, kad Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas sācis mērīt transporta līdzekļu ātrumu. Izklausās kaut kā neticams. Stingrevičs. Tā, protams, nav patiesība, ja, jo mēs ar tādām lietām nenodarbojamies, bet mēs esam iesaistījušies vienā projektā, lai gan, teiksim, tādā varbūt tās pasīvā lomā kā informācijas devēji, ja, kur tiešām ir speciāls mērierītis, kas tad ir uzstādīts dažās vietās Rīgā un būs arī citās pilsētās, kur tad tiek pārbaudīta oces esamība, vienlaicīgi arī tehniskā apskate, un es saprotu, dažās vietās arī sabiedrisko joslu noslogotību. Tā kā, principā, protams, teiksim, tā ir mūsu dziļā interese, ja iet runa par OCTA esamību. Tīri tehniski var nolasīt tās mazās spožās tāfelītes uz to ielīmēt slogā. Ja tam man liekas, tā ielīme pat nav obligāti. Nē, šeit neiet runa par uzlīmēm, ja, šeit iet runa par numurzīmēm, un tad privāta firma ir izrādījusi iniciatīvu, viņi ir, teiksim, tad izveidojuši tehnoloģijas, un viņām ir iekārtas, kuras spēj nolasīt numurzīmes. Savukārt, pieslēdzoties mūsu datubāzei, var pārbaudīt, vai šī numurzīme ir apdrošināta, tad vai ir iegādāta OCTA apdrošināšana. Tikpat labi, tad jau viņi var arī uzzināt par tehnisko apskatu vai mašīnai. Jā, protams, tā ir otra opcija, ko viņi pārbauda. CSDD ir informācija par tehnisko apskatu, tad arī šī informācija tiek pārbaudīta, šīs lietas tiek noskaidrotas. Pagaidām nekādi sodi šīs akcijas ietvaros netiek uzlikti, jo pašlaik vienkārši tie ir tādi, teiksim, dati, kuri tiks pēc tam analizēti, ja, un es ceru, ka varbūt tās arī šīs ierīces, ja viņas izrādīsies labas, agrāk vai vēlāk būs, teiksim, ceļu policijas rīcībā, lai viņi tiešām ķertu šos te pārkāpējus, kas nepērk OCTA apdrošināšanu. Agrākos laikos, kad LTAPs sniedz iespēju ceļu policistiem piekļūt LTAP datubāzei OCTām, tad ceļu policisti ieraudzīja kādu numuru uz ceļu, ievadīja, un tad viņam izmet ārā, vai tas ir OCT, nav OCT, kas tā tālāk. Kā tagad ir? Tur arī kāds sēž rindiņā un kņopē numuriņus. Nē, es to, protams, pārbaudījis, ja, bet to, ko mums solīja, ja, un kā visticamāk tas arī notiekās, šeit iet runa par automātisku numurzīmes atpazīšanu, un līdz ar to pēc šīs informācijas jau, protams, elektroniski var saņemt informāciju no mūsu datubāzes par apdrošināšanas esamību. Bez šaubām visi šādi pētījumi beidzās ar kaut kādu ciparu kopumu, ar kaut kādiem grafikiem, ar kaut kādiem
secinājumiem. Kādas secinājumus jūs taisties izdarīt no šiem cipariņiem? Mums šie secinājumi tiešām ļoti interesanti šķiet, ja, teiksim, tas rezultāts, ja, jo, kā jūs ziniet, mēs jau labu laiku veidojam tādas speciālas kartes, kur mēs mēram katrā no rajoniem apdrošināto procentu, ja, tad, cik daudz neapdrošinājušies katrā rajonā. Arī par pagājušo gadu mēs šādu kartu nesen uztaisījām. Redzam, ka atkal, teiksim, ir tā situācija, kad Latgalē, diemžēl, ir diezgan daudz tie, kas neapdrošinās virs 2%. Ja mēs skatāmies situāciju kopumā, tad redzam tomēr, ka neapdrošināto skaita tendenci tomēr uz samazināšanos. Ja mēs skatāmies šo te pagājušo gadu, tad tur bija 1,14, bet pirms tam bija 1,42. Tad redzams, ka ir samazinājums. Bet, protams, teiksim, tas ir atkarīgs no vietas, ja, kā es runāju, Latgala nav labākais piemērs, bet ja mēs ņemam Rīgu, tad tur ir ap 1%. Līdz ar to, protams, saņemot šos ciparus no tāda mērījuma, ja, mēs varēsim salīdzināt, kā šis mērījums saskan kopā ar teorētiski aprēķinātiem cipariem. Un, protams, teiksim, ja tie cipari sakritīs, tad es domāju, ka mēs varēsim būt absolūti droši, kad aprēķins ir pareizs un kad šie mērījumi arī pareizi. Un ja vēl šīs uzskaitas iekārtas, jeb reģistrācijas iekārtas, pagaidām vismaz tā viņas varētu nosaukt, gana labi darbosies, tad arī šo procentu varēs vēl samazināt, jo tiks izķert no kopējās satiksmes tie, kas neiegādājas octu un neiet tehnisko apskatu. Jā, jāsaka, ka diemžēl cilvēki ir dažādi, ja, un dažiem tiešām ir vajadzīgi tā pātāk, teiksim, tas sots par neapdrošināšanos. Sots par neapdrošināšanos, nav tas varbūt tās pats iedarbīgākais, es domāju, priekš caurmēra cilvēkiem, ja, jo pats ļaunākais tomēr ir tas, ka jūs izraisat avāriju ar savu transporta līdzekli un izrādīties vainīgais, ja, un tad tie zaudējumi, kas būs gala rezultātā jāmaksā, tie būs tā kā no savas kabatas jāmaksā. Ja nebūs sots tad. Jā, ja nebūs otrs, protams, un tās summas var jau paveikties un ir pār 100 eiro, ja, bet daudzos gadījumos tie 1000, 10 000 un ir gadījumi 100 000 un vairāk. Ja. Līdz ar to, protams, ne katrs to var izdarīt, un tāpēc es domāju, ieguldīt 40 vai 50 eiro par OCT apdrošināšanu, absolūti nav tas grūtākais, ko katrs var izdarīt. Hidropārvadi un hidropārvadu sistēmas. Ar to nodarbojas mūsu jau labi paziņas firma Hidronex. Bet par firmu Hidronex man ir īpašs prieks, jo firma Hidronex vēršas plašumā. Sākusi ar vienu darbnīcu un servisu centru Rīgā, Skandiolā 13. Nākamo savu tirdzniecības un servisu centru firma Hidronex atvēra Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A. Tālāk firma Hidronex nākamo savu tirdzniecības servisu centru atvēra Jēkabpilī, Rīgas ielā 224. Un 4. šobrīd svaigākais, jaunākais Hidronex tirdzniecības servisu centrs ir Gulbenē, Brīvības ielā 66. Saka, Evi, cik ilgi jūs šeit saimniekojat? Es jau saimniekoju 5 gadi. Bet ar Hidronextu sadarbojos jau ir 2,5 gadi būs tūlīt. Esmu ļoti apmierināts. Kas šeit Gulbenē, Brīvības ielā 66 ir? Tas ir servis, tirdzniecība. Kā mēs to varētu traktēt? Hidronex Gulbenē ir pilna hidrolikas servis, kas nodrošina gan šlangu remontu, izgatavošanu, cilindru remontu izgatavošanu, manžetes plašā klāstā, pārējais adapteri. Remontējam arī sūkņus. Remontējam arī sūkņus, rotatorus. Noteikti jau pamatprodukcija un pamatdarbība jums ir. Ir hidropievadi. Izgatavošana. Izgatavošana, jā. Un remonts. Vai ir arī kādi hidropievadi, ko jūs nespējat izgatavot? Vai? Pagaidām tāds nav bijis. Ir izgatavots viss, kas ir pieejams Gulbenē, ko klienti Gulbenē vēlās. Pārsvarā ir mežonieki, lauksaimnieki, tranzītā, kas brauc. Kā viena no jūsu darbības formām mēs minam tirdzniecību, tātad rezerves daļas. Cik plaši ar to jums ir? Tirgojam hidrocilindrus, eļas, šlangas, jihastroju, hidrosūkņus, visāda veida, kas ir NŠ aizstājēji, ar stipri lielākām jaudām un izturībām. NŠ tipā zobrata sūkņi ir izgatavoti Čehijā, Jihastroju rūpnīcā. Un kāda cena?
Cena ir 3 reizes augstāka, teiksim, bet 3 reizes labāks arī. Un izturīgs spiedieni viss ir augstāks nekā NŠ tipa sūkņiem. Tagad sekojošs jautājums. Vai šos NŠ tipu sūkņus jūs tikai tirgojat, vai arī apkalpojiet un remontējiet? Veicam arī pēcpārdošanas apkalpošanu. Ir arī remkomplekti, blīvslēgu remkomplekti pārdošanā. Un veicam pilnu servisu arī tiem sūkņiem. Un kā klienti pamatā grib, lai jūs viņiem saremontējat tos sūkņus, ja ņem paši mājās, tomēr kaut ko ķimerējās? Ir dažādi klienti. Ir, kas atstāja un uzticās mums, un mēs veicam pilnu servisu. Kā ir ar hidrosistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, servisu apkalpošanu? Jo es zinu, ka, teiksim, centrālais Hidroneks Rīgā šādas te darbs veids. Jā, mēs arī, protams, pieņemam pasūtījumu, uzprojektēsim un uzstādīsim pat, ja vajag. Uz vietas. Veicam arī apkopis tām stacijām, arī lietotām. Lai sauktos par pilnu servisu centru, ir vajadzīga arī darbnīca. Un es cik saprotu, ka šāda darbnīca jums eksistē ar visām virpām, metināmiem un arī ar diezgan plašu izēju materiālu izvēli. Un zinot to, ka pie hidrocilindriem īstenībā tur tādu jebkuru materiālu nevar ņemt, tad tā ir specifiska izēju materiālu piedāvājums. Jā. Ir štoka materiāls, tas, kas ir standartā, pulēts, slīpēts, čaules, kuras virpojam, griežam vītnes, samontējam un sametinam galus attiecīgi. Ir arī tāpat arī tapu materiāls, kas tiek izmantots. Cietinātais, jā. Bet tur bija viena problēma viņiem, jo cilvēkam pārdot to tapu, un viņš arī nevar sazāģēt. Viņš ne tikai sazāģēt, viņš arī apstrādāt nevar. Mēs arī izgatavojam hidrobāku pēc klienta vajadzībām, pēc vajadzīgā lieluma, pēc izmēriem, pēc filtriem, visu varam salāgot. Tā ir tāpat hidrostacija plus mīnus, teiksim, tikai sūknis ir ārpus. Arī piedāvājam to Ihastroju Jugvārs, tas galā uzliekamo sūkni, kas ir sakomplektējās ar bāku. Ja reiz esam tikuši līdz hidrosistēmu tvertnēm, tad grēks būtu nepieminēt eļļu. Ar kādu eļļu strādājam? Es piedāvāju divinolu vāciešu ražojuma eļļa divinolu. Tas ir īsts vācietis? Īsts vācietis, tas nav pakaļdarinājums. Un priekš ne tikai hidrauliskās eļļas, vai arī motoreļļas? Ir arī motoreļļas, transmisijas eļļas, plašs klāsts. Es skatos, jums šeit plauktos ir arī kapitāli atremontēti hidrocilindri. Nē, tie ir padomju tehnikas jauni cilindri, gan teleskopiskie, gan visāda garuma, divpusēji, vienpusēji darba cilindri. Es domāju, ka tas tiem, kas lieto padomu tehniku, ir gandrīz vai tā kā medus maize, ja? Dabūt jaunu. Jā, tā cena arī atbilstoši dažreiz neatmaksājas slīpēt, remontēt to cilindru, kad var iedot otrā dienā cilindru un viņš aizbrauc strādā. It sevišķi zemniekiem tas ir ļoti aktuāls, kad sāk vākt ražanosti. Vai tāpat kā visā Hidroneks sistēmā, arī Gulbenes Hidroneks rezerves daļas, pievads hidrošļūtenes pārdod visu 24 stundas diennaktī? Protams, mēs nākam pretī klientiem un piedāvājam gan cilindru remontu, īso, ātro, teiksim, manžešu maiņu varam sataisīt kaut vai naktī, jo, cilvēkiem ir jāstrādā. Šļūtenes? Protams, šļūtenes arī, jā, jebkurā diennakts laikā var zvanīt, atnāksim, palīdzēsim, izglābsim situāciju, gan zemniekam, gan mežstrādniekam. Un arī tranzītā braucošiem? Arī tranzītā braucošiem, jā, droši var griezties, zvanīt. Un Gulbenē, iebraucot, ieraudzīsiet Nests benzīna tanku, uzreiz aiz Nests ir arī Hidroneks Gulbene. Brīvības ielā 66. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Automotoraidījums numur 2 izmanto Media Range datu nesējus. Iegādāties tos varat Prisma lielveikalos.